kādas rotaļas un kaut ko tādu aktīvu, jo man ir bijusi šī pieredze nedaudz ar teātru mākslām un tā. Nu, lūk, un tā tad pienāca brīdis, kad es uzzināju, ka ir tāda mākslas terapija iespēja mācīties, un iestājos tātad 2007. gadā iestājos pirmajā kursā, kas bija drāmas terapija. Tad mēs jau 5 kursā, un visas 5 arī veiksmīgi beidzām. Protams, ka es jau strādāju skolā, man jau bija pieredze ar šiem bērniem, ar šiem jauniešiem, ar šiem klientiem, un jau pirms tam es veidoju dažādus teatrālus, dramatiskus priekšnesumus, un es sapratu to, ka šie uzdevumi, šīs izrādes, šī uzstāšanās dažādos veidos ļoti šos bērnus atrast. Un ir bijuši dažādi ļoti tādi ideāli piemēri, kad bērns, kas ir tiešām nerunājošs, kad viņš spēja tajā izrādē iejusties vairākās lomās, pārdēļoties un pārtapt, un vecākiem pašam par prieku. Strādāt speciālistu izglītībā ir tas, ka man nav šeit štata vieta, kā drāmas terapeitam. Tāpēc, kad es esmu skolotājs, un man tikai kā pulciņš, man teātra pulciņš, kā es saku, izmanto šīs drāmas terapijas metodas, dažādas iesildīšanās, dažādas vingrinājumus, kustību un skaņu un iešanos un spoguļošanu. Es uzskatu, ka būtu ļoti vērtīgi, ka būtu drāmas terapija šo bērnu vecākiem, bet tas arī būtu tāds atbalsta grupas, kas būtu ļoti vajadzīgas. Bet varbūt tomēr viņiem esot kopā būtu labi tas, ka viņi redzētu, ka citiem arī problēmas līdzīgas un varētu būt viens otru atbalstīt un veidot tiešām tāds atbalsta grupas. Laikam ir tā, vai nu var šeit strādāt, vai nevar strādāt. Nu, kad es atnācu ar šo skolu, saprotu, ka es varu, kad man viņi patīk, man viņi mīļi, un lai cik tas būtu dīvaini, man ir bijuši arī pieredze tādos projektos, un gandrīz visos projektos man ir bijuši cilvēku īpašām vajadzībām. Drāmas specializācija tas, ka tu esi fleksibls, ka tu vari pielāgoties, ja, un tu just to, kurā brīdī vajag vai nevajag. Tā, ka es nezinu, protams, ka es sevi kuri dziedāt un dancot patēju un vingru un dārs kopu, tā, ka tas viss arī dod vispār. Bet mums ir, kā jūs redzēt, ļoti jauks kolektīvs, ļoti pretīnākoši, ļoti atbalstoši, mums ļoti labi direktori, brīnišķīga skola, brīnišķīga vide. Es domāju, ka empātijai jābūt pieņemšanai, un droši vien, ka nevajag gribēt neiespējamo, ja, ka varbūt kāds parastā skola grib sasniegt to, ja, bet šeit tie sasniegumi ļoti minimāli mazi, jo viņi var būt tiešām no tāda maza solīša, ja, ka tu esi pagājis vienu metriņu, bet tas ir milzīgs sasniegums konkrēti tieši šim bērnam. Pagājuši gadu arī es visu gadu taisīju vienu izrādi. Mums bija izrādi par vardītu grupu, tur bija vienkārši no vienas grāmatas 3 ainas, un tad mums ļoti labi sanāca, bet šogad mums būs tātad par 3 eventiņiem. Tāds ļoti moderns risinājums, jo tajās 3 eventiņos būs, katram eventiņam būs draudzene, būs 3 ruksenītes, un vilks, man bija domāts, ka būs kundze, vilka kundze, un ka viņa būs tā kā no mājas grāmatas, vai kā to sauc zemes grāmatas, un viņa pārbaudīs, vai tās mājas atbilst, jā. Jā, un tātad šī ir mana valstība, šis ir mans kabinets, kā redzat, mums te Ziemassvētku jau dāvaniņas mamām zaptes un vīriešu zaptes un visādi brīnum, un tad mēs taisījām uz mātiņiem dažādas spociņas, dažādas maskas, taisījām grabuļus. Nu, tad arī taisa dažādas šādas lietas, jā, skolā puiši pie otras skolotāja, kas ar puišiem strādā. Nu, lūk, tāda mans pamatdarbs, es esmu tātad agrāk mājaturības skolotāja, tagad es esmu dizaina tehnoloģiju skolotāja, tad mācāmies gan taisīt tējas, gan mācāmies mizot, mācāmies slaucīt galdu, mācāmies mazgāt raugus, mācāmies elementāras lietas un uztaisīt vienkārši uzsmērt maizi ar sviestu, uzcert siermaizi, uzcert pankūkas. Mēs arī esam žāvējuši ābolus un tējas. Un tiešām katru gadu mēs cenšamies kaut ko izdomāt tiem vecākiem, kaut ko interesantu tādu. Bet paralēli man ļoti patīk taisīt šos pasākumus, jā, un tas ir tiešām tas mans sirdsdarbs. Nepavēlti, es esmu drāmas terapeits. un tur es tiešām varu. Mums ir arī popīla, kurā piedalās arī bērni. Tiešām pat arī tādi, kas nepārāk runā, ja, viņš tomēr kaut kā iet muzikas skaņās ritmā. Tā izglītība dod vēl tā kā palīdz un tā kā stiprina tevi un arī dod to, ka jā, tu dari pareizi. Jā. Principā stradiņos iegūt to, ka es daru pareizi, ka tas, ko es daru, ka tam ir jēga, ka tam ir nozīme, ka tas ir vajadzīgs šiem bērniem, šiem cilvēkiem.
Es pati personīgi diezgan bieži spoguļoju arī. Tad viņiem ir jautri, ka viņi ierauga paši sevi tā kā, tas tāds reāli no drāmas, bet arī dažreiz kāds elpošanas vingrinājums, kaut kādas kustību vingrinājums, vienkārši mēģinām nomierināties. Diezgan daudz mums arī ir tādi, mēs arī šeit mums tādas, mēs arī samīļojamies dažreiz, kad vajag, mēs vienkārši samīļojamies, jā. Mēs esam skola tā kā tāda liela ģimene, teiksim, direktori pazīst visus bērnus. Man ir pulciņš, es ar viņiem padarbos, un tas spēks kaut kur uzlādās. Viņš tāda drāma, viņa dod spēku. Viņa nevis atņem spēku, viņa dod spēku. Šeit es nonācu ļoti jau sen, jau ļoti tālā gadā, pagājušajā gadsimtā, bet sākumā es strādāju kā ādas apstrādes skolotājs, palīdzēju bērniem taisīt visādas priekšmetus, un tad es ieraudzīju grāmatnīcā grāmatu par mākslas terapiju. Jā, tam es gribētu, tā kā veltīt, un to es gribētu darīt. Pabeidzu 2009. gadā, un man jau bija mācību laikā iespēja strādāt jau. Un es arī rakstīju savu maģistra darbu, jo es jau par skolēnu darbību jau rakstīju maģistra darbu, un tad arī pēc tam, vairāk vai mazāk, man bijis arī iespēja strādāt mākslas terapeita. Tā kā bijuši kabineti mainījušies, jā, bet tā iespēja man ir bijusi jau, tā kā jau 15 gadi. Tāpēc tajā vidē es tā kā veidojos kā speciālists, jā, un es jūtos, jā, ka te ir vajadzība pēc tāda speciālista. Jo tagad mums ir arī, es sākumā biju viena, jā, mākslas terapeita, tad mums tagad ir mūzikas terapeite. Ļoti daudz notiek tā, ka mēs sekojam bērnam, jā, ka tas bērns ir, bišķi tā kā vadītājs, jā, tajā procesā. Un tad arī viņš tā kā, ieinteresējās, beidzot kāds viņu tā kā ņem vērā, uzklausa. Viņam jau skolā ir pietiekoši daudz direktīvu norāžu, un te tomēr ir tā kā, viņš tā kā dabū kaut kādu labsajūtu un gandarījumu. Galvenais, kas piesaista, mums ir krāsas. Daži bērni saka, tās visas ir jūsu, jā, kad var darboties. Mums ir lielais molberts. Ir arī bērni, kas jau tā kā pat no pirmās klasītes kāds jau ir teicis, kad grib uz lielā audekla mēģināt. Tā kā bērniem vajag, arī šai vidē vajag mākslas terapiju, jā, tur, kur ir brīvi, bez vērtējumu, bez kaut kādas salīdzināšanas un bez direktīvām norādēm. Mums ir gan A grupas un C klasēs mācās bērni ar vidējiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem, un A klasē ir viegliem garīgās attīstības traucējumiem. Tāpēc mums tā diena ir tāda raiba, ja, kad nāk un iet, un jāmēģina tā kā pielāgoties un uztverot, kas tas ir, ko darīt un kā. Un tāpēc tā sekošana bērnam, ja, kad skatās aktuālo situāciju, kas noticis, ja, kā bērns jūtās, kā ir, ja, tas arī ir, tad, kad saslēdzās ar viņu kopā uz tāda viena viļņa. Tas ir process, ja, veidojās jau no tā, un arī bērnam, ja, tas ir labi, kad kāds viņu atbalsta. Tad mums ir māls, mēs taisam mālu lietas, šodien arī mēs taisīsim. Tad savienojam māla lietas ar emociju apzināšanu. Tad mēs pievienojam animāciju, ja, kad, lai lielāku jēgu dabūtu tam, lai bērniem ar autismu, piemēram, ka viņiem tik svarīgi ir ierīce, ja, tad mēs izmantojam to ierīci, ja, un veidojam kaut kādu tā kā mazu filmiņu. Tā kā, paplašinam to. Visu laiku kaut kā mēģinam paplašināt viņu tās iespējas, ko viņi var izdarīt. Mēs taisam ar krāsām meditācijas darbiņus. Tas ir
liela plastilīna kolekcijas. Un ir bērni, kam ļoti patīk, ka viņš tieši atradis to iespēju caur plastilīnu izteikties. Parafīnu mēs gan taisam to lietišķo darbību, tos sveces, bet arī taisam tādu meditatīvu darbību, parafīns un ūdens, vai parafīns un smiltis. Ir, kur man izpausties un ir, kur bērniem, jā. Tā kā, mums ir tādas visādas interesantas lietas, jā, kas viņiem liekas aizraujoši. Patiesībā strādājot vispār kā mākslas terapeits diezgan nesen, var pateikt, ka tūlīt būs tikai 2 gadi, kopš absolvēju strādāju universitātē, bet man ir ļoti labs pamats, kas ir pedagoģija. Tad pirmā izglītība ir izglītības darba vadītājs un angļu valodas skolotājs, kur klāt tika piemācījos arī par mūzikas skolotāju pamatskolā un arī speciālu izglītību. Pamatā ir pedagoģija kā tāda, tad 3 mēnešu garumā var izmācīties par speciālu pedagogu. Speciāla pedagoģija pamatā ir ļoti labs resurs un ļoti labs palīgs ikdienā strādājot speciālajā izglītībā, jo, pieņemsim, ja tev bija pieredze tikai strādājot pieņemsim ar cilvēkiem veselības aprūpe vai pieņemsim kaut vai tikai ar pieaugušajiem, tad tas ir ļoti krāsi atšķirās, kā strādāt ar bērniem, vispār ar bērniem, nerunājot par speciālu izglītību. Ja. Tur jau vispār vajag pavisam citu pieeju. Patiesībā Vilgrams arī, ja ir zināms mūzikas terapeits un vispār tas teorētiķis arī, viņam ir ļoti fantastiskas grāmatas, tagad uz sitienu nepateikšu, kā viņas saucās, bet tur ir arī daudz diezgan aprakstītas tas pamatātas vadlīnijas, kas būtu jāzina vispār terapeitam, un kā strādāt vispār ar funkcionāliem traucējumiem, varbūt kognitīvas, intelektuālas attīstības traucējumiem, jo tas, protams, diezgan universāls tāds vadlīnijas, kā pieņemsim struktūra, jā, ārkārtīgi svarīga struktūra, ārkārtīgi svarīgi atkārtot uzdevumus. Nevis katru dienu kaut kas cits vai katru sesiju kaut kas cits, bet ja uzdevumi tiek atkārtot katru nākamo sesiju, lai bērns var orientēties un vispār izprast, kas no viņa ir vajadzīgs. Jā. Ļoti vienkāršas instrukcijas. Es nevaru bērnam ar intelektuālas attīstības traucējumiem pateikt, sākumā nospēlē melodiju, tad aizej pie bungam, paspēlē bungas, tad tu atnāksi līdz manim un iedos man 5. Tad cik tur ir darbības veselas 3. Un kas vēl ir ļoti, man liekas, svarīgi un tā atšķirīgi vispār speciālajā izglītībā, lai vispār strādāt ar bērniem ar intelektuālas attīstības traucējumiem, ka katram ir jāmeklē savu pieeju. Tur ir jāmaina, tur ir jābūt elastīgumam, jo katrs bērns ir vispār ļoti unikāls ar savu attīstības iespējām, ar savu vispār kā tādu unikalitāti un arī, protams, ar diagnozi. Mākslas terapeits izglītības jomā ir vai nu speciālais pedagogs, likmeni, vai nu pēc speciāls pedagogs, vai nu pēc tehniskais darbinieks. Ja? Mēs neesam mākslas terapeiti, diemžēl, mākslas terapeiti. Līdz ar to mēs pakļaujamies izglītības likumam un izglītības ministrijai. Tā ir viena no grūtākajām lietām, ar ko es saskāros vispār šajā profesijā, jo man sanāk, ka man ir, lai saglabātu ārstnieciskā reģistra ierakstu, ka esmu ārstniecības persona, man ir jānodrošina to, ka es piepildu prasības arī ar veselības vidē. Bet pat cik es strādāju izglītības vidē, tad es neesmu kā terapeits no malas, kurš ienāk izglītības vidē, jo tādas štata vietas vienkārši nav. Tātad mākslu terapeits izglītības vidē ir atbalsta komandas dalībnieks. Un atbalsta komanda sastāv no vismaz mums skolotāji. Mums ir ergoterapeiti, audiologopēda, montessori pedagogs, vizuāls plastiskas mākslas terapeits, es mūzikas terapeits un daži speciāli pedagogi, kas strādā individuāli. Ja? Tas galvenais un primārais mērķis ir atbalstīt skolēnu
lai norītētu veiksmīgus mācību procesus. Es vairāk būšu tas terapeits, kas strādās pie emocionālas regulācijas, labizjūtas un impulsu kontrols, viss, kas saistīts ar emocionālu bērnu stāvokli un, burtiski trauksmes mazināšana, adaptācija pirmajam klasītēm vai visu pārējo praktiski darīs tad citi komandas biedri, bet man viss, kas saistīts ap emocionālo sfēru, var tā pateikt, un sociāli. Jo es pamanīju, ka speciālas izglītības vidē ļoti bieži emocionāla sfēras grūtības viņas traucē sociālajām sfēras grūtībām. Lielākā daļa vispār bērnu, kas pie mums mācās, lielāka ne, bet varbūt vismaz 40% tie bērni no bērnāmiem patiesībā. Bērnāmiem, speciāli bērnāmiem, kuri, manuprāt, pat dzīve vispār jūtās nevajadzīgi nevienam. Un tad bieži vien sanāk tā, ka tas, ka viņi nonāk manā kabinetā, ir iespējams vienīgā terapijas reize, bet vienīgā iespēja, kur viņi jūtās droši, bez nosacījuma pieņemti, kā vēl var pateikt, par viņiem kāds jūsmina, viņus uzslavē. Es saprotu, nav jau tā, ka speciāla izglītība to nedara pārējie pasniedzēji, bet iztēlojoties, ka tev ir tur 6-7 bērni klasi un katram šāda, vai tad, kad bērns nonāk 1-1 pie manis. Un tas ļoti bieži ļauj tiem bērniem arī uzplaukst un gūt tas pozitīvas emocijas. Man liekas, ka tas ir viena no tiem skaistākiem brīžiem, ka pat liekas, ka es nesasniedzu kaut kādu mērķi ar to bērnu, kaut kāds attīstības mērķi tur, tad vienu es gan zinu, kā tas bērns ar savu ķermeņa valodu, ar savu seju gūs pozitīvas emocijas, un ar to arī dažreiz ir pietiekoši. Man liekas, tas ir ārkārtīgi skaisti, tāpēc man ļoti patīk tā Nordorf Robins metode, mūzikas terapija, kur viens no galvenajiem aspektiem ir satikt bērnu muzikāli. Ko tas nozīmē? Vienalga, ko viņš man tur spēlēs, vai tauzīs, vai dziedās, vai klieks, vai vienalga, es būšu tas cilvēks, kas sēdēs un pateiks, wow, te tik labi sanāca, wow, kāds tu malacis, ja? Protams, es mēģināšu koriģēt, protams, es mēģināšu ieiet tajā procesā un palīdzēt viņu saturēt un kaut kā tā kā iekonteineriet tas saucās, bet pamatā tās būs tāda bez nosacījuma pieņemšanas tāda vide, kur bērns uzplauks, ja? Vispār es brīnos, ka daudzās speciālās skolās vispār tādu speciālistu nav. Man ir jāpasakās laikam mūsu direktorei, kas ir arī kliniskais psihologs, līdz ar to viņa apgrozās tajā vidē, un es domāju, ka viņa saprot, kāpēc ir vajadzīgi tādi speciālisti skolās un īpaši speciāla izglītībā. Bet problēma jau ir citā. Problēma jau ir tajā, ka mūsu valsts neskata to par vajadzīgo, kā speciālas izglītības vajadzētu atvērt šādu štata vietu. Tā ir tāda sapīga lieta. Es domāju, ka tiešām vajag, jo mēs nekad nezinām, kura šķautne tam bērnam atvērsies, kurā brīdī. Vienam bērnam ir vajadzīga vairāk māksla, citam tur drāma, citam varbūt iespējami atversies viss ar mūziku un citam caur to pašu deju kustību. Līdz ar to mums ir jāpiedāvā bērnam pēc iespējas tādu plašāku veidu terapijas, lai saprastu, no kura gala vispār var pieķerties, jo es varbūt ieskicēšu, kā speciālas izglītības iestādes īsteno parasti vai nu 2 speciālas programmas, vai nu 3, vai nu 1, atkarīgi no tā. Un 5-7 tas ir uzvedības traucējumi, 5-8 tas ir garīgas attīstības traucējumi, tā kā viegli vairāk, ja? Viegli vidēji, viņam ir kaut kāds iespējams intelektuāls attīstības traucējumi, bet viņi ir funkcionējuši bērni, kas var mācīties par matemātiku, latviešu valodu, un ir arī 5-9 kods, kur ir smagi, vidēji smagi un vairāki attīstības traucējumi. Tādās klasēs mācās bērni ar
apmēram 6 bērni vienā klasē. Viņam tā vide notiek tādā brīvā formātā, tas nodarbības, vispār stundas skolā. Un pārsvarā tās vairāk nevis uz akademisko prasmi apgūšanu, bet palīdzēt vispār tam bērnam, kad viņš pabeigs to skolu, kā funkcionēt arī, vismaz centies dabūt to līmeni, ka tu spēj funkcionēt bez vecāku vai asistentu palīdzības. Un man liekas, mans galvenais arguments, mēs nekad nezinām, kas tieši aizsniegs to bērnu, to sirdi, dvēseli un vispār, kas ļaus tam procesam attīstīties. Un man ir ļoti fantastisks piemērs ar vienu gadījumu, kad man bērns no 5-9 programmas, pateicoties tam, ka viņš ir uzsācis mūzikas terapijas procesu, ir atklājies dziedāšanas talants, un viņš ir ticis integratīvu mūzikas festivālā, mākslā tāda festivāla, ko viņš ir dziedājis, uz lielas skatuves, un šobrīd un turpina tā kā dziedāt, un viss pateicoties tam, ka viņš ir gājis pie manis uz mūzikas terapiju. Iztēlos, ja viņš nekad netiktu uz tādu mūzikas terapijas speciālu skolu, vai nekad netiktu līdz manim, pieņems. Es nezinu, kas būtu. Iespējams, nekad nebūtu atklāts tas talants. Ja? Kādam bērnam, citam, tas ir kaut kāds cits talants, zīmēšanas talants. Ja? Kurš tos bērnus vēl redz? Labi, ja ir sociālo pakalpojumu centri, labi, bet ne visi tiek. Ja? Bet toties visiem ir tiesības uz izglītību. Un tur ir pats pirmais, kur mums ir jāierauga, kas bērnam, ko bērns prot, ko bērns var un attīstīt to. Noteikti nesākt darbu speciāla izglītības vidē, kamēr nav savs supervizors, jo tas ir ārkārtīgi dvēseliski smagi ieraudzīt šos bērnus, jo tā ir realitāte. Priekš manis es pati patiesībā nekad tik daudz smagus bērnus vienu vietu neesmu iepriekš redzējusi, kopš es sāku strādāt tieši speciāla izglītības iestādi. Un īpaši vēl tādi bērni, kas vienkārši atstāti novārtā, var tā pateikt, kas ir atstāti bērnu namos, un tad tu dvēseliski un emocionāli visu laiku pārdomā, ko es vēl varu iedot tam bērnam, vai kāpēc ļoti daudz notiek tādu neapzinātu psihodinamisko procesu, kuriem grūti tikt vienam pašam galā. Un tur ir vajadzīga bet tur ir vajadzīgs tiešām supervizors, kurš arī orientējās šajā. Man liekas, tas arī ļoti svarīgi, ka tam supervizoram ir kaut kāds sakars arī ar vai nu izglītības sistēmu, vai nu speciālu izglītības sistēmu, jo neviens to nesapratīs, kamēr neieraudzīs ar savām acīm. Bērns nav diagnoze, uz kuru tu skaties, bet bērns ir personība. Un neatkarīgi no viņa traucējumiem, mans uzdevums ir saredzēt viņu kā pilnvērtīgu personību, kuram ir vienkārši grūtības. Un tas patiesībā palīdz arī man, un ja es tā skatos, tad tas process notiek daudz vieglāk priekš manis personīgi, jo es neskatos to, ko viņš nevar, bet es izgaismoju to, ko viņš var. Vēl viena lieta varbūt arī nebaidīties iespējams. Sākumā būs grūti, bet ar supervizoru palīdzību, ar patiesībā kolēģu palīdzību, piemēram, man ir saglabājušies kontakti ar maniem kursabiedriem arī, un arī ar viņiem mēs ik pa laikam parunājam, ja es kaut ko netieku galā, un tad pajautāju, meitenes, varbūt jums ir kāda doma, ko es varētu darīt šajā ziņā tā. Un tas arī viens no svarīgām lietām ir nepārtraukti izglītoties. Es domāju, ka cilvēkam, kas plāno strādāt speciāla izglītības vidē, varbūt tas ir tā smieklīgi, bet ir jābūt gatavim, ka tavā kabinetā ir jābūt ļoti daudz un dažādu instrumentu. Jo atkal es pateikšu, ka nekad nezini, kurš no instrumentiem palīdzēs bērnam atvērties un kurš no instrumentiem bērnam patīk. Vienam var nepatikt citam instrumenti, citam var nepatikt klavieru skaņas. Un tieši otrādi bungu skaņas ārkārtīgi patīk, bet klavieru skaņas ārkārtīgi nepatīk. Bet es gribētu ieteikt, starp citu,
topošiem absolventiem to, ka jāiet līdzi mūsdienu attīstībai. Un manā kabinetā es arī ļoti cenšos un ļoti daudz arī izmantoju arī mūsdienu tehnoloģiju, tādu kā digitālos visādus rīkus. Jā, man ir gan, pieņemsim, tāds, kaut vai planšete, uz kuras man ir arī bungas, ko var piespiest. Jā, jebkurš bērns, kuram ir, piemēram, viņš nevar varbūt pacelt ļoti tālu to roku, bet viņš var piespiest, un viņš var veidot mūziku vai vienu pirkstu vai degunu, pieņemsim, jā. Tad man ir ierakstu mikrofons, jā, kur mēs ar, pieņemsim, ar pusauģiem ļoti bieži vienkārši rakstam iekšā dziesmas, mēdzam arī sacerēt dziesmas un rakstam savas dziesmas, jā, tā kā ir jābūt atvērtam uz visādām idejām. Un jo vairāk un plašāk tiks to attīstīs to savu skatu uz to visu, jo labāk un raitāk ies tavs darbs.